Iesākumā nostājamies ērti kājas plecu platumā un vieglām kustībiņām šūpinamies gurnos, brīvi atbrīvojot gurnus savā amplitūdā. Tālāk pakustinām pa diagonālīt, pieliekot pleciņu klāt, lai aiziet limfas plūsmas pa visu ķermeni. Šeit mēs varam iestiepties, vēl vairāk aktivizējot, un tad ar tādu vieglu tirināšanu aktivizējam limfas plūsmu, pieliekam klāt izelpu, atbrīvojuši izelpu. Atbrīvojam pēdiņas, sagatavojam sevi līdzsvaram un iekustinām potītes locītavu. Kustinām visos virzienos. Šeit mums ir ne tikai stabilitāte dziļā muskultūra, bet jau klāt jau ir ieguna iekustināšana. Un šeit, ja mēs varam ceļam celīt uz priekšu nedaudz atpakaļ, noturot līdzsvaru. Līdzsvars mums attīsta prāta, asumu, domāšanu un dziļo muskultūru, protams. Šeit, ja mēs gribam plašāku kustību, varam paņemt vēl ar rokām, tā kā iestiept dziļāku kustību. Šo te dzīvības muskulīti mēs iestiepjam uz priekšu atpakaļ, kas satur mūsu ķermeņa augšdaļu, apakšdaļu. Un beigās viegli paturam, iestiepjam dziļāk muskulīti un atbrīvojamies.